Čau! Sveiciens Līgo dienā. Šodien Līgo. Bet, kad jau šis video iznāks, tad droši vien būs beidzies. Šodien interesants pasākums. Un jūs redzēs, kāpēc. Sāks laika nereiz saņemties kaut ko uzfilmēt. Arī Karmāns atlaid. Sasveicināti. Čau! Laika nereiz saņemties kaut ko pafilmēt. Īsti jau, ko es tur rādīšu, mešs, hārs mešs. Nekas jau baigi nemainā. Kaut kāda apskats objekta, bet, labi, paskatās šitei. Tā tagad noskatījās. Un Tomīši bija pie manīm, pastrādāja pāris dienas, kamēr viņa traktors nav gatavs. Nē, jā. Un tā kaut kā. Tagad jāsapār kaut kurš priekš vakara, strādāšanas. Un jāpaskatās par reizi. Ir laicīši vēl palicis. Apskatīsies, ko varētu nopirkt. Un kaut kāds knašķīši priekš. Nakts maiņas būs bišķi jāuzrukā. Un tā 6 sāksies. Cik nakts maiņa, pēcpusdienu vēl. Un tā kaut kā tagad jāpalūr šajos veikalos, neesmu bijis. Kas te ir, kas te nav. Tagad tā tiekamies vēlāk. Jāpieņem tas traktors. Tā, kā tev mums te atstājas. Wow. Jā, Armand, kas tas tāds ir? Tu dirsti savu kameru. Man likās, ka bišķi labākās domās par tevīm bija. Mauti man stundas. Cik ir? Dos virsū. Un jūs pareizi sapratat, es esmu forī. Kur lai te noliek? Šodien būs interesanti. Es nav rukājis uz fori kaut kāds 5 gadi, 6 gadi. Tā normāli. Es bijis uz sacensībām fori vai kur vēl. Es pie viena čoma bijis, viena krāva izvedz. Bet te jau būs hardcore. 12 stundas vienkārši krāmē. Mēģināšu kaut ko uzfilmēt.
Nezinu, kā tur sanāks. Kā to atmiņu, tad jāpadzēš kaut kas no GoPro ārā un daudz jau nevajag filmēt, jums tāpat nav interesanti. Tā. Bet jāpaņem pāris kadri priekš YouTubes un priekš rīliem un būs interesanti. Tā kā tā. Labi, jūs tur dzerstās un nebrauc. Pirmā krava. Jā, Armanda sēž uz zeķītēm. Tev labāks puts vajag iekšā. Šitās neko netīra kāra. Kas jādara? Huīņ zina, kā jākrāmē. Īsti nezinu. Bet, nu, kaut kāds jau piestums klāt. Labi, es pagaidīšu. Bļā, bailes. Es braucu pa jūru. Dirsā. Miegs nāk un vēl šitā te piedzīvojumu nav tikai sākums. Bļā, kurš varēja zināt, ka brauks pa jūru? Pirmais teltīši pārvarēts. Pirmo kravu uzlādēju tā kā arī bišķiņ sabījies. Jo es domāju, ka viņi jau gaida uz maniem, es redzēju, ka kuģi bija jau klāt, es ātri krāmē. Bet šie jau kamēr viņi iegriež, nu tā kā taisni. Bļā, te jau viss līgojās. Tas būs tas trakākais.
skuba krīt, un esmais ierodās, vai cik tālu ilgi mēs būtu. Tu bez vadā, no mēs sākam, man sācis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam, nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Safeja ilgojas, bet sapratis, jo kubs pēc kuba krīt, un esmais ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Tu bez vadā, no mēs sākam, man sācis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam, nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Savēji ilgojas, bet sapratis, jo kubs pēc kuba krīt, un mēs mājas ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Tu bez vadā, no mēs sākam, man sācis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam un nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Safeja ilgojas, bet sapratis, jo kubs pēc kuba krīt, un esmais ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Tu bez vadā, no mēs sākam, man sācis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam un nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Sarkanie ar savām problēmām galvu čakarē. Kolēģis arī nopīsis, problēmas projām šauj, lai kolēģis skrūvē. Nauda kā duplikāts tam teiks, bet darbs nav tik viegls, kā to saka. Vasara un ēna mums ir draugs, savukārt sēž aiz lastās raudādami. Noraugās, ka dzīves kurum lauc kubā, kubs pēc kubā, un jaunais Volvo mājas ripo. Mizgrauzis tik blīkšķina acīs, nav kur iekosties mīzā, kuru tik slāp.
Un tagad šīs sērijas ģenerāls sponsors, un tas ir... Kādreiz jau būs. Labi. Es te braucu un nevar saprast, kāpēc šis laikīs zaļš. Bet izrādās, te jau ir tie gudrie luksofori. Nu, tagad nav, tā mašīna bija. Pirms tam arī iepriekšo dienu braucu un šis laiks zaļš. Domāju, ka es baigais laimes krekliņā dzimsim. Bet nē. Viedie luksofori. Izskatās, ka šodien būs bišķiņ jautrāk jūrā. Šī ir otrā un pēdējā diena. Pēc tam jau mājās jālaižās. Rītā jau arī kā diena, bet Hāris aizved tālu. Te redzēs, vai aizbraukšu līdz Harim, vai palikšu te patās. Tad jau braukšu mājās ceturtdien. Iztīrīs mazliet salonu, kamēr gaidu forwarder. Jā, jābrauc ar laivi. Savādāk viņam nebūs kā tikt. To laiku iztīrīšu. Biškiņi. Kaut kādu papīrīšu jāsavāc un tā. Jārūpējās pa darba auto. Jā. Baigā tīrīšana nesanāca. Būtu tas īstais šķidrums iekšā. To labāk varētu iztīrīt. Man arī nav nekāda bišķīta, ko baigi papucēt. Tā kā tā, citi dompuši, kam tā to vajag, bet tā viņi nesaprāt, kāpēc firma viņam nedod normāls mašīnas. Kādu vainu būs viņam. Un tādā garā bišķi kaut kādai kārtībai jābūt. Nomierinājusies un tagad bišķi vieglāk krāmēt. Sākumā likās, ka pāls. Bet nu kā ir, tā ir.
Tītīrī, laižam prom. Jāuzsild višķi motors. Nē, paldies, ka noskatījies šo video līdz galam un tiekamies citā braucienā. Tā tad rezumē, kā tam man gāja šajā braucienā. Tā tad uzradās kolēģis, Tomīši. Viņš ilgi nebija izēja dārā. Sanāca pārcelšanās, 2, man liekas. Teorētiski 3, jo kaut kur Hārs aizvests, es jau īsti nezinu, kur. Un šodien muška aizbraukšu, vai nebraukšu redzēs. Jo rītā brauc mājā. Un šorīt vēl cikos piecelsies. Un tā, brauciens pa lielam tāds viduvējs. Nav slikts, nav arī ko tur porstrādājies. Jo Toms atņēma dažu kubus. Ne, pietrūka.